Labs vakars akustiskajā ceturtdienā. Ir pienācis laiks vienai dzīvās mūzikas stundai, un šoreiz par to rūpēsies dziedātājs mūziķis, dziesmu autors un izpildītājs Andris Kivičs. Dēvēts par vienu no skandalozākajām personībām Latvijas mūzikā, tomēr, kā jau rakstīju, ne jau par dzeltneno presi būs šis stāsts. Stāsts ir par mūziku, kas video tiešraidē šovakar maijā arī Radio Valmiera mājaslapā, radiovalmiera.lv, un būs redzama arī RTV ekrānos, tad sveiciens arī RTV skatītājiem. Sākam! Skārieni jūtīgs jau pēc savas būtības, es esmu vienmēr bijis, ja runa ir par tevi. Taurenīši lido un nebeidz man atgādināt par tevi. Tur trauki plīsa, bieži bija prīsu, bet tur bija emocijas, un tās īstās trīsas bija tik noturīgs kā uz asfalta ar krītu teikums. Es tevi mīlu, ja ārā stipri lītu. Nekas nekad nav beidzies un nekad nebeigsies. Nāc man līdzi dzīvot, dzīvē iemīlēties. Kas tā jums par ķīmiju bieži visi brīnījās? Tā tak nevar dzīvot, tā nevar dzīvot. Es nesaprotu tās jūsu attiecības, teica viena meitene un iekoda sev ribās, jo pašai gribās, lai notiek viss pa īstam, lai asaras ir sāļas, prieks pār malām gāžas un lai pie krūtīm, tik maigi kā pie rūtīm. Es rakstu ļoti steidzies, nekas nekad nav beidzies, nekas nekad nav beidzies un nekad nebeigsies. Nāc man līdzi dzīvot, dzīvē iemīlēties. Nekas nekad nav beidzies un nekad nebeigsies. Nāc man līdzi dzīvot, dzīvē iemīlēties. Kamēr Andrim nekas vēl nav beidzies, tikmēr mums akustiskā ceturtdiena tikai vēl sākas. Labu vakar, Andri. Labvakar. Es saprotu, ka šī diena tev vairāk vai mazāk ir bijusi diezgan lielā skrējienā. Jā. Un Radio Valmiera tev nav pirmā pietura. Ko tu darīji pirms izbraukšanas uz Valmieru? Pirms izbraukšanas uz Valmieru man bija Rīgā Šampētra bibliotēkā tikšanās lasītājiem, kur es arī uzspēlēju akustiski kādas 6-7 dziesmas, un mēs parunājām par manu grāmatu, kas iznāca mēram pirms gada. Un viņi vispār pa dzīvi uztaisījām tādu jautājumu atbilžu vakaru bibliotēkā, un jauki pavadījām laiku. Stundiņi tur, mašīnā iekšā ātri pie jums. Un stundiņi šeit, pēc tam mašīnā iekšā un ātri mājās, vai ne? Jā. Lielākajai daļai Latvijas mūziķi nenotiek tikšanās ar lasītājiem. Pārēc notiek tikšanās ar klausītājiem, ir koncerti, bet tev notiek arī tikšanās ar lasītājiem. Jā, tā ir, vienkārši, pagājušā vasarā es kādos 6-7 mēnešos intensīvi rakstot to grāmatu uzrakstīju, un tad, kad īstenībā tā vēsture sanāk, es biju rakstījis kaut kādas 2 nodaļas, tajā brīdī, kad man dzīve sagriezās tādā karaselē, kad man likās, ka es skatos pats uz sevi no malas reāli, kā uz pilnīgi citu cilvēku. Gan mēdījos, gan visur citur, un man likās, ka šitais ir jāpieraksta. Tā ir kaut kāda šīze jau lēnām, kaut kā tā. Un es sāku rakstīt, un es kaut kādā intervijā biju pateicis, ka man ir doma rakstīt grāmatu, un Vīka Ilboka no Zvaigznes ABC to bija sadzirdējusi, un man zvanīja un saka, vai uzrakst to grāmatu līdz galam. Un tā es intensīvi pusgadu garumā, katru rītu cēlos kādos 6-7, uz 12 rakstīju viņu. Un tā arī beigās uzrakstīja. Beigās ir iznākusi grāmata, un izrādās, daudz viņu izlasījuši arī. Jā, es neesmu izlasījis. Es cerēju, ka tad brauks ar grāmatu šovakar. Starp citu, man ir līdzi mani mašīnā lielā grāmata, gribējums uzdāvināt. Visā šajā skriešanā atkal es arī. Super, jā. Andris bija pirmais, kurš vaicāja, kurš šoreiz ir aizskatījis. Grāmata līdzi tiešām es padomāju, stāv tā kā vēlāk noskries. Bet tajā brīdī, kad tu rakstīji to grāmatu, tas nozīmē, tu nerakstīji mūziku. Nē, kāpēc? Man vispār tā vasara bija tāda, es ļoti daudz laika, faktiski dzīvoju viens pie ilgiem laikiem, un diezgan ilgi, kāds 8 mēnešus, viss laiks piederēja man, un faktiski es no rīta rakstīju to grāmatu. Tā bija vasara pa dienu, pēc tam braucu uz jūru, un vakarā tāpēc spēlēju ģitāru, un mēģinājām notikās. Un
Jo man ar to mūzikas rakstīšanu ir tā, ka es diezgan tā intensīvi, man telefons pilns dziesmām, kad es faktiski mēnesī kaut kāds 10-15 gabalu top. Tu varētu tā kā 70. gados Davids Bovijs gadā 4 albumus izdod. Jā, materiāls ir baigi daudz, bet dažiem vēlāk parunāsim arī par albumu, kas man iznāks decembrī. Bet, protams, ka no tām dziesmām beigās ir jāatlasa kaut kas, kas stilistiski varētu sadarēt kopā, un arī noskaņa, un arī viss gabali šausmīgi dažādi par to un par šito, un tā kā es arī citiem dodu savas dziesmas dziedāt, tad Tā tie albumi neiznāk tik bieži, ne? Nē, īstenībā jau albumam ir jāiznāk tieši tad, kad viņam ir jāiznāk. Un, teiksim, Davidam Bovijam 4 gadā ir tāda sajūta super. Viņam ir ko teikt, jā. Un arī droši vien ir par ko un kādēļ un tā tālāk. Protams. Kas tad ir tā lieta, kas tev šobrīd nodarbina visvairāk? Dzīvē vispār? Tieši tagad. Tieši tagad tu esi Radio Valmiera ēterā, jā. Šorīt visvairāk nodarbina tas, kā smuki nospēlēt atlikušās 5 dziesmas šodien šeit. Aha. Bet vispār dzīvē es jūtos labi, man ir 4 mēnešu vecs meitiņa un viss notiek labi. Un decembrī vidū iznāks albums kopā ar Dzejoļu krājumu. Faktiski tas līdz šim aizņēma visu man laiku, jo es pats visu daru. Dzejoļu krājums? Jā, Dzejoļu krājums. Ok, par to parunāsim vēl. Tur būs dzejoļi un aforismi un tā. Un tas aizņēma visu pilnīgi laiku, šausmīgi darbības process, kā es teicu, ka es neesmu to mailu apsties, tiešām, kāds 5 stundas dienā esmu pie datora un menedžēju visu to pasākumu. Man ļoti arī patīk, jo es faktiski nesanāk tā kā strādāju sevīm, nevis uz kādu. Pats savs saimnieks? Pats savs saimnieks, un vakar tas beidzās. Vakar nodevu visus materiālus, nomāstrēts matricis un visu tipogrāfiju, tā kā tagad atslāpt. Ok. Labi, ja reiz esi no visu rītu par to domājis, kā nospēlēt atlikušos 5 dziesmas, es domāju, ka es tev noteikti neliekšu šo prieku un aiziet, laucam tālāk. Pateikšu, ka visi tie gabali, ko šodien spēlēšu, nespēlēšu nevienu veco kaut kādu zveiskāras gabalu. Šitais jauns dziesmas no tā albuma, kas būs. Bet, ja klausītāji lūgs? Klausītāji lūgs, tad neko darīt. Klausītāji vārds likums, vai ne? Es labi atceros to dienu, bija karstā vasara, es negribēju nekur iet, bet kaut kas mani vadīja un teica, ka nevajag neko saplānot, ļaujies savai dzīvē vienreiz neko neizdomājot. Tur tu stāvēji uz stūra, ar acīm kādu meklējot, es nācu nobijies pie tevis, vārdus atrast mēģinot, tu nedarīji neko tādu un nerunāji gandrīz neko, bet sajūta tev blakus bija, kā no jauna piedzimstot, jo mīlestība nāk katram citādāk, bet vienmēr negaidot to, mīlestība nāk katram citādāk. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Es labi atceros to dienu. Bija karstā vasara, es negribēju nekur iet, bet kaut kas mani vadīja un teica, ka nevajag neko saplānot, ļaujies savai dzīvē vienreiz neko neizdomājot, jo mīlestība nāk katram citādāk, bet vienmēr negaidot to, mīlestība nāk katram citādāk. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Un arī šis bija viens no tajiem jaunākajiem gabaliem. Jā, tas ir viens no albuma gabaliem. Pajauns gabals, jā. Kurš ir ierakstīts un kurš būs klausāms arī albumā. Jā. Okay. Tu pirms tam stāstīji, ka tikai šodien arī ar saviem lasītājiem, tāpat zināms, ka tā grāmata iznāca jau pirms 1 gada. Tiešām tā grāmata joprojām ir tik aktuāla?
veselu gadu no vietas, tu vari tikties ar lasītājiem un joprojām ar viņiem tiecies. Nu, es tikos lasītājiem, jā, un tā arī ir. Nāk daudzas vēstules man draugos kopā. Man tāds folderīts desktop stāv kompī, kur ir vēstules no lasītājiem. Aha. Jā, un tur pie 150 vēstulēm, un tagad uznāk kaut kāds sliktais garstāvoklis, tu pārlasu tās vēstules. Un tad paliek labāks garstāvoklis. Jā, paliek labāks garstāvoklis. Tas ir svarīgi. Un jā, es to grāmatu rakstu īstenībā ar tādu domu, ka ja viņi atver kaut kādā vietā un sāk lasīt, lai ir interesanti un lai viņi viegli lasās. Un es mēģināju arī humoriņu tur piešaut klāt, lai pasmieties arī par sevīm un par sevīm visādiem gājieniem. Un beigās tas mērķis arī faktiski tas viss, ko es gribēju pateikt, un brīdī es pateicu, jo viss tā, teiksim, man dzīve un epopēja ar presi tā tālāk, faktiski man ar to grāmatu gribējās pielikt punktu vispār kaut kādām tādām no manas neatkarīgām lietām, ja, jo, viss, teiksim, mūzika Latvijā, kas ir saistīta ar presi, viņi zina, ka faktiski jau to publicitāti mēs tur lielā mērā nekontrolējam nemaz, ja. Kaut kāda intriga, ko tu dod, protams, jā, un tā, bet pārējais notiek bez tavas ziņas. Bet es esmu pateicīgs dzeltenē presēm, visiem žurnālistiem, visiem notikumiem, ja tā viss nebūtu, tad faktiski nebūtu vienas 5. daļas grāmatas. Jo es varētu piebilst to, ka grāmata saucās Man privātā dzīve, protams, nosaukumu mēs arī izdomājām ar Kārli, ko mēs strādājam zvaigznē kopā. Tātad, zinām, daļas savas popularitātes es ieguvusi tieši pateicoties dzeltenai presē. Jā, tā ir sanācis, tā dzīve iegrozījās, un ar grāmatā arī ir īstenībā aprakstīts, kā tas ir, kad mēs jau to grupu spēlējām visos alternatīvos festivālos un novinējām tur kaut kādas konkursus, pat metālu spēlējot. Bija tāds konkurss, tu esi pamanīts, Dzintra konzolē 1. gadā, un tur mēs uz baritonu ģitārām spēlējām. Tu esi vinējis arī ar citu jaunā mūziķu konkursu Stage No. 1. Jā, es ļoti labi atceros, jā. Pirmo pie tam vēl. Jā, bija vēl grupa, man ļoti patīk, bija tāda grupa, Fuse, man liekas, toreiz bija tāda grupa. Jā, un ja tajā grāmatā arī es gribēju pastāstīt, kāds ir, ka Džeks grupa paliek populāra, kas arī bija mūsu mērķis, un mēs darījām visu, lai mēs izsistos. Un tad, protams, tev sākās karusels ap tēm, un tu nezini, es piemēram nezināju savā naivumā, kas ir publiskā telpa vispār. Kā runāt ar žurnālistiem, varbūt nevajag pateikt par daudz, ja es vienkārši biju atklāts un naivs. Un šeit tu var teikt visu. Jā, es jau esmu godīgi sakot tam posmam cauri, ka man vajadzētu baigi piedomāt. Jā, un kā tas viss, un es saku, tas interesantais moments bija tas, ka tu sāc no sevis skrieties no malas, un kas notiek, iesviež tādu naivu čalu, kuram tikko jau sākšies kaut kāda panākuma mūzikā, iesviež iešā tur tajā visā, jā. Tā katlā. Jā, pārdošajā. Un tā. Un tā man, faktiski es domāju, ka man teiksim, ar dzelteno presi vairāk tās attiecības ir tādas, tāpēc, ka tā kā labvēlīgs vairāk, vai tomēr tā kā nē, kāpēc jūs visu laiku man traucējat? Nē, es piemēram uzskatu, ka ir jānotiek kaut kādai sadarbībai sakarīgai, jo mūziķi, teiksim, reāli, populārā mūzika un cilvēks darbojas, viņi bez preses nevar. Publicitāte ir, svarīga sastāvdaļa visam, bet es vienmēr esmu bijis par sadarbību, man vienmēr ir kaitinājis tikai viena lieta, ja raksta melus. Ja vienkārši brutāli ņem un melo tajos rakstos, un tu lasi, un tas ir samelots, un tas un šitas, tad, protams, es zvanu un saku, kāpēc. Samelots vai izdomāts, piemēram? Samelots izdomāts, jā, kāpēc, un protams, ka tā rezultātā to pjaunas raksts, ka es saniknot zvanu uz redakciju. Un tā, bet pamatā es kaut kā jūtos dzīvē tam garām, un tagad ir jau jauni kaut kādi varoņi, un īstenībā es saku tur, tev vienkārši, man bija čels, kā kļūst skandalozam. Es teicu formula elementāri. Pirmkārt jāuzraksta 3 populāras dziesmas, jā. Pēc tam runā to, ko tu domā, un dari to, ko tu gribi, vecīt. Un viss. Un saka intervijās, to, ko domā momentāls. Šī formula ir aprakstīta arī tavā grāmatā, vai ne? Jā, manā grāmatā tas ir aprakstīts, un starp citu jaunajā grāmatā man ir aprakstīta alus pirkšanas formula, kas ir ļoti svarīga. Aha, jaunajā grāmatā. Jā. Tātad, ar ko tu šobrīd nodarbojies rakstīšanas lauciņā? Es rakstu dzejojos no kāda 95. gada. Visticamāk, tie dzejoji ir vienmēr pārtipuši arī dziesmu vārdos. Nē, tie dziesmu teksti ir, manuprāt, 5.
tie, kur tiešām tādi dzejiski bija, tur dziesmas, ko daudz varbūt tās nezinu, bet kas ir albumos, kas nav bijuši radio singli. Bet pārstāv tie dzejoļi, no kādiem 100 dzejoļiem atlasīja 55 tādas, kas man likās rādāmi, un, protams, kad zvaigzne ABC man izdod, un loģiski, kad tas viss iziet cauri diezgan normālām dzirnamām, kamēr to apstiprina, un kamēr, tu nevar uzstīt, kad es gāju pa ielu un pretī nāks meiteni, un aizlidojām mākoņos, vienmēr būsim kopā. Jā, tur, labs dzejos, vai ne? Nē, tā taču raksta cilvēki. Jā, faktiski atlasīja 55 labākos, un vēl es laikam arī kaut kāds tāds vērojums, jā. Un tad tur 30 aforismi arī būs. Piemēram, es runāju vienreiz ar vienu meiteni, un viņa saka man, tu zinā, nevar izšķirties ar draugu, un tad viņi kopā, un atkal nav kopā. Es zinu, ka Džeks, kas ir kretīns, bet ļoti labi izstāst, viņš ir tikai pa pusē kretīns. Es domāju, un tas ir viens no aforismiem. Tas ir normāls aforisms. Un tad man ir arī aprakstīta alus pirkšanas formula, ko es novērojis tieši savā dzīvē. Kad, ja tu ej uz veikalu, tad tas daudzums, ko domā, ka tu izdzers, ir jāpreizina ar 2 plus 2. 2 plus 2. Ja domā, man vienmēr ir, plus 2 man vienmēr ir. Nē, viņi kādreiz lielākoties paliek leduskapī, bet plus 2 vienmēr ir. Ja mēs par to runājam, tad alkohola lietošana ir kaitīga veselībai. Turpinām. Jā, jo teiksim, tu domā, tu izdzers 4 salas, droši viņam 10, tā tu aiztaupīs 2 gājienus uz veikalu. Un tādā garā tur. Pats galvenais man tas, ka, teiksim, esmu nolicis pats sev kaut kādu latiņu, un man nav kauns ne pa vienu dzejoli, ne pa vienu to aforismu. Es pusgadu garumā esmu to visu laiku pārlasījis un rediģējis, un esmu pats rezultātu apmierināts. Kad nāks lejā tavs jaunais dzejas un aforismu? Un alus pirkšanas formulas apkopojums? Es to publiski neesmu vēl paziņojis, bet kāpēc gan, lai mēs šodien ētrā nepaziņot publiski, kad 15. decembrī iznāks mans solo albums ar dzejoļu krājumu kopā. 15. decembrī būs disks? Būs dzejoļu krājums, kur grāmatiņai pirmā vākā ir speciālitātes, kur ielikt disku iekšā tāds. Atver vaļā dzejoļu krājumu un māciņā ir disks. 2 vienā? Jā, 2 vienā. 15. decembrī? Jā. Grāmatnīcās visā Latvijā? Jā. Ideāli. Es domāju, ka mēs šo faktu varam atzīmēt ar dziesmu. Kāpēc? No tā paša diska pirmajā grāmatnīcas vāciņā. Jā, tieši tā. Dziesmas saucās Okeāns. Esi mans okeāns un jūra, tu esi mana izlaušanās no būrā, tu esi mūsu stāsta sākums un beigas, tu esi svētdienas vakars bez steigas, tu esi mana jēga dzīvot. Tu esi roka, kuru tvēru krītot. Tu esi ritms manā sirdī. Es nerunāju, bet tu mani dzirdī. Okeāns un jūra, tu mana iedvesma. Okeāns un jūra, tu mana mīļotā. Okeāns un jūra, tu mana iedvesma. Okeāns un jūra, tu mana mīļotā. Tu esi mana jēga dzīvot. Tu esi roka, kuru tvēru krītot. Tu esi ritms manā sirdī. Es nerunāju, bet tu mani dzirdī. Okeāns un jūra, tu mana iedvesma. Okeāns un jūra, tu mana mīļotā. Okeāns un jūra, tu mana iedvesma. Okeāns un jūra, tu mana mīļotā.
Es jau derēju, ka dziesmas saucas Okeāns. Okeāns, protams. Kā es tā varēju zināt? Man šodien tā izdevās minēt dziesmu nosaukums. Tas man tās hobijas tieši akustiskajā ceturtdienā minēt dziesmu nosaukums. Kamēr mēs pirmīt runājām par grāmatlietām, tikmēr mūsu lasītāja Baiba raksta, vai var pajautāt Andrim, vai tava grāmata, Andrim, ir tikai taustāma vai internetā arī pieejama? Vai būs varbūt viņi ir noteikti internetā e-grāmatnīcā ir jāskatās. E-grāmatnīcā. www.e-grāmatnīca.lv. Starp to E un grāmatnīca ir domzīmīte. Viņi var tur leju pielādēt vai lasīt online. Viņa bija internetā iznākusi 2 nedēļas pirms viņa bija veikalos. Pirms? Jā, pirms grāmatas. Tad jau gadu viņa pieejama elektroniski? Jā, viņa bija pirms prezentācijas jau kādu nedēļu internetu veikalā. Par naudiņām vai kaut kā sarunāt? Par naudiņām. Bez naudiņām jums tikai rāģiņam. Pāriem par naudiņām. Jā, skaidrs. Esmu jūtos pagodināts, jā. Lētāk nekā taustāmā veidā? Gan jau, ka lētāk. Es godīgi sakot, nezinu, bet es domāju, ka parasti lētāk. Loģiski, tas nav papīrs jāapdrukā. Tā ka Baiba www.e-grāmatnīca.lv. Ilgus gadus, vēl pirms tavas grāmatas iznākšanas un, tā teikt, solo karjeras uzsākšanas, tu biji kopā ar grupu Zēskars. Jā. Nepietrūkst mazliet grupas? Grupas nepietrūkst, tāpēc vakar nospēlējām koncertu kopā Jālgavas Kreklos. Oho. Jā, un viss ir kārībā. Vienkārši mēs ar grupu ļoti daudz un intensīvi spēlējām. Faktiski mēs bija kaut kāds 500. koncerts sen. Jūs skaitījāt? Nē, man vienkārši, es pastījos, man visi tie plānotāji bija, un es beigās saskaitīju, jo mēs nenormāli intensīvi spēlējām. Un beigu galā mēs izvēlējām labāko dziesmu izlasi, un grupai 10 gadu, un tajā brīdī, kad tā izlase iznāca, bija tiešām tāda sajūta, ka kaut kā ir jāatpūšās. Un tad mums iznāca vēl kaut kā tomēr. Mēs izdomājām 2 singles izlaist, šodien būs skaista diena un tieši šodien. Bet nav tāda sajūta, būtu jāiet mēģinājumi telpā un jātaisa visiem kopā jauns materiāls. Tas kaut kā ir noplacis. Es domāju, ka nāks atkal kaut kāds vilnis, kad mēs atkal gribēsim... Jūs sajutīsiet? Jā. Bet šobrīd ir tāda sajūta, ka ir izdarīts, daudz nospēlēts. Un varbūt mēs pat, es nezinu, esam bišķiņi tā kā gribam atpūsties no tās grupas sajūtas. Un tieši šogad sākumā man sāka piedāvāt uzstāties solo variantā vienam pašam. Un tā es arī faktiski visu šo gadu, kad 70 uzstāšanās man šogad bijusi kā solo māksliniekam, un es domāju, tas disks, solo disks ir vienkārši tāds loģisks noslēgums tam. Protams. Bet kā sanāk, gribējās paņemt nelielu pārtraukumu no tā visa. Ar grupu paņēma pārtraukumu, bet pats pārtraukumu nepaņēma, pats turpini. Jā, es pats turpinu, jo, es mīlu mūziku, un faktiski, tas ir arī mans, darbs. Man ļoti patīk uzstāties, muzicēt un sacerēt, un es, neiedomājos, kā tā ir man visu dzīve, faktiski. Es neko, reāli citu nestrādāju, es pats rakstu dziesmas tekstus, studijā menedžēju sevi, un visas savas aktivitātes, un būtībā es dzīvoju tikai no mūzikas. Viens var nopelnīt vairāk par koncertu nekā grupa? Kā kurā reizē pārsvarā, protams, ka jā. Jā, loģiski. Es vienkārši nesen arī esmu nodibinājis grupu, un es tagad domāju, varbūt pašam visu darīt. Principā jau galvenais ir sākumā ar to grupu izsisties. Un tad? Jā. Tātad katru bija 3 hīti, teikt, ko es gribu, un darīt, ko es gribu. Vienkārši, publiskajā telpā tev nav īpaši jāpiedomā, jo protams, ka vairums cilvēku, kas tajā... Jo tomēr Latvijā šobiznesa ir tā, nevar teikt, ja savādāk cilvēki nenodrošināt ģimenes un nedzīvo tikai no mūzikas, ja nebūtu. Protams. Nepievērst, uzmanību šausmīgi savam gaišajam pozitīvajam tēlam, ja? Jo, protams, kad mūziķi pārstāv... Mēs zinām, kāda ir mūziķi, vai ne? Mūziķi piedomā, ko viņi runā, ko un kā, bet tā ir vispār kaut kāda Latvijas īpatnība, jo, piemēram, ja pastamies uz Angliju vai Ameriku, tur tieši mūziķi tie, kas intervijās, viņi iedzer aliņu uzpīpē, viņi taču sako, viņi domā, kaut vai uz galakrējiem pastās, ja, bez nekādām problēmām. Bet mums ir kaut kā tā skatuve tāda, ka tev ir jābūt pareizam, gaišam. Tad akadēmiski mazliet tā skatuve. Varbūt tīri uzvedības ziņā. Es domāju, ka vidē, tas klausītājs tāds, kaut kā tāda latviešu mentalitāte, ka viņiem patīk,
kaut kāda tāda ilūzija, ka cilvēkam nav nevienas sliktas īpašības. Un tad viņš atver kas jauns, kaut ko tam līdzīgi, un tad, kā tad tā, un vēl vairāk sāk sekot līdzi. Es domāju, acīm redzot, tad ir jāļaujās rokenrolā, vai ne? Tātad, un tieši tīri tajā dzīvesveidu un attiecībās ar preses ziņā. Nē, principā jau savu dzīvi ir jādzīvo cilvēkam, kamēr viņš nepārkāpja likumu, jādzīvo tā, kā viņš vēlās, un viņam vajadzētu runāt to, ko viņš grib, un viņam ir jābūt tādam tiešām, kāds viņš arī ir. Jo es domāju, ka ne dzīvē, ilgtermiņā, ne arī Latvijas tajā mazajā šovbiznesā neattaisnojās tēlot kādu citu, būt savādākam nekā tu esi viennozīmīgi. Tas vienkārši neatmaksājās tāpatās, kā upurēt, piemēram, ģimeni dēļ karjeras. Protams. Latvijas mūzikā tas ir absolūti garām. Protams. Kad bija augstākais punkts Zēskāra darbībā? Kas bija tas, kad jūs bijāt visslavenākie, ja tā var teikt? Es domāju, ka tas bija 2004. gadā mēs ienījām muzikālo banku, un tad 2004. gadā mēs nospēlējām kādas 130 koncertus gadā. Mums bija šausmīgi daudz spēles. Ja gadā ir 55 nedēļas. Tad parēķini. Un 130 koncerti diezgan nopietni. 2 dienā, pa 3 dienā spēlējām. Wow. Un pie tam dzīvojā. Ja? Tas nav tiksim ar mīnusiņu aizskriet un tā, un viss jāsregulē. Un tas vispār bija tāds, tas bija rokenrols pa īsto. Un pēc tam arī 5. gads. Un viss, kā tu izbaudi to kaut kādu tādu savējo tādu momentu, kad tu saproti, ka tas tavs laiks, ka vienkārši ir pilns zāles visur. Cilvēks zina dziesmas, visur zāles. 3 koncerti dienā, un visas pilnas zāles, un visi cilvēki visās 3 zālēs dzird pilnīgi visas dziesmas no galvas. Jā. Spēcīgi. Zini kā, iespējams, ka tā būs arī ar tavām dziesmām līdz ar tavu jaunā diska iznākšanu ar laiku. Lai tās dziesmas cilvēks zinātu no galvas, viņas noteikti ir arī jāatskaņo. Un es domāju, ka mēs ar tevi mazliet atpūšamies. Jā. Un noklausāmies tavu jaunāko, saprotu, šobrīd arī aktuālāko dziesmu nosaukumu Kāda tevis nav. Jā. Aiziet! Tu zini, ka tā ir mīlestība, varbūt tāpēc, ka sāp, varbūt neroc pārāk dziļi, jo no bedres var arī neizkāpt. Tu man rauj dvēseli ārā, ar to, cik tev viegli ir viss. Tiem, kas mīl, nepalīdz zāles, arī man labi ir viss. Kad tevis nav, pasaulē nav krāsu. Kad tevis nav, melnbalts paliek viss. Kad tevis nav, es nejūtu sev rokas. Kad tevis nav, es esmu kā izdzisis. Es tev neesmu pirmais, bet es ceru, ka pēdējais. Tavas acis ir tik zilas, es skatos tajās, kā nenormālais. Tu man rauj dvēseli ārā, ar to, cik tev viegli ir viss. Tiem, kas mīl, nepalīdz zāles, arī man labi ir viss. Kad tevis nav, pasaulē nav krāsu. Kad tevis nav, melnbalts paliek viss. Kad tevis nav, es nejūtu sev rokas. Kad tevis nav, es esmu kā izdzisis.
ka tevis nav, pasaulē nav krāsu, ka tevis nav, melnbalts paliek viss, ka tevis nav, es nejūtu sev rokas, ka tevis nav, es esmu kā izdzisis. Radio Valmiera reklāma. No 20. līdz 23. novembrim Radio Valmiera ēterā konkurss sadarbībā ar Europe Direct informācijas centru Valmierā. Piedalies un parādi savu erudīciju par Eiropas Savienību. Klausies radio īsi pirms 15:20 un laimē vērtīgas grāmatas. Reklāma Radio Valmiera 64 222 213. Radio Valmiera akustiskā ceturtdiena. Un šīs nedēļas akustisko ceturtdienu turpinām ar Andra Kiviča piedalīšanos. Kamēr mēs klausījāmies tavu jaunāko dziesmu, tātad, kad tevis nav, tikmēr kāds cits Andris, arī ne Andris Jurga, kurš sēž šobrīd aizskatā, vēl kāds cits Andris atsūtīja ziņu ar jautājumu. Andri, vai tev pietiek ar tiem honorāriem, kurus tu nopelni? Kurus tu nopelni lielāks nekā, kad spēlēja grupu, kā mēs noskaidrojām? Nu jā, man pietiek, jā, es uzturu ģimeni un man ir 2 bērni un pietiek, jā. Plus vēl esmu autors savām dziesmām, gan mūzikai, gan tekstiem un protams, kad autortiesības, starp citu Latvijā, tas tāds karsts jautājums. Jā, tieši tagad. Bet es zinu cilvēks, kas tikai no autortiesībām darbojoties populārajā mūzikā uztur ģimenes Latvijā, jā. Tā kā autortiesības tas viss strādā un būt autoram ir svarīgi un nozīmīgi. Bet principā ir tā, kā es domāju, ka daudzos darbos Latvijā, kad faktiski, kad tagad sākās viss tā samazināšana un apgriešana, tagad bija sākās krīzīt, ir tas pats, ka ir jādara vairāk cilvēku darbi. Te pašam ir jāmenedžē tas. Būtībā es pats arī braucu uz koncertiem, tad esmu šoferis arī. Jā. Aha, jā, tu esi pirmkārt mūzikas autors 1, mūzikas izpildītājs 2, tu esi menedžeris 3, tu esi šoferis, kas vēl tev jādara? Esmu pilnīgi viss, vienīgi es nestāju apsardzē savos koncertos. Tas gan, kaut vien varētu. Nav kādreiz tā, ka es iedomājos Andris Kivičs iet iekšā klubā un nevis apstākļi prasa dokumentus, tā kā uzvārīt Andri, bet paši rāda dokumentus Andriem. Kā viņi tas strādā? Jā, tāds ir un es esmu to savu solo visu to padarīšanu tā sakārtojis, ka principā, protams, ir jāplāno un, protams, ka bagāts cilvēks tas, kuram pietiek un man pietiek. Man vispār nekad nav bijušas dzīvē tāds nenormāls finansiāls ambīcijas tāds, protams, ka... Jā, tas ir vienmēr jautājums par to, ko tu pats gribi, cik daudz gribi. Protams, ka, man ir jābūt kaut kādā balansā, teiksim, lai man patīk pašam tas, ko es daru, lai tas arī patīk cilvēkiem. Un paldies Dievam, ka pagaidām tā ir. Jo es nezinu, vai es, piemēram, varētu, teiksim, kaut kādu tehno mūziku vai, ja tas būtu pieprasīts tikai tāpēc tīdēļ naudas uztaisīt projektu, es droši vien nevarētu to izpildīt. Bet šobrīd tas normāls balans ir un es nesūdzos tiešām. Esmu apmierināts. Ok. Tas saka, ka mēs uz Andra jautājumu esam atbildējuši. Tātad atkarīgs no tā, kādas ir tavas ambīcijas finanšu pasaulē. Un es domāju, ka arī viens cits Radio Valmiera klausītājs var droši uzdot jautājumu Andram Kivičam. Droši. Adresējam to Radio Valmiera profilam, Twitterī un draugiem.lv sadaļā runā. Pievēršanās solo karjerai pēc Zēskars bija tas tā kā loģisks turpinājums. Tas vienkārši tā dabiski iegrozījās. Es atceros, tas bija šī gada februāris, kad man vienkārši sāk zvanīt telefons un aicināt uz končiem vienu. Un tad es pēkšņi ievēroju tādu īpatnību Latvijā, kad vispār dzīvām grupām nav tagad baigi labie laiki, jo teiksim, tajos klubos, kuros agrāk bija aparatūra uz vietas, viss bas, ģitāras kombi, bija pat vietas, kur bija bungu komplekti un faktiski bunzniekam, ka šķīvis vajadzēja ņemt līdzi. Tad tagad es vispār nekur vairs neredzu. Tagad ir tāds DJ era sāksies, arī daudzās balītēs neņem dzīvo grupu, bet DJ. Un kaut kā tas tā aizgāja tajā solo versijā. Protams, mēs ar grupu šādi uzspēlējām, ja, bet, protams, kad es atceros, ka mēs braucām tajā labāko dziesmu izlases turē, mums bija busiņš, un mēs vedām aparatūru līdzi, ja, visi monitori un gičs komas, vēl bija skaņotājs lielā pults, ja.
un tik un tā beigās kaut kas neskan. Jā. Un ir slēgtās skaņas problēmas un tēls problēmas. Un šobrīd es uzstājos rakstisko ģitāru viens pats. Vai arī man ir instants, ko es novēroju Džersijā, kad es dzīvoju. Tur tāds one-man band ir ļoti populāri, kas spēlē rakstisko ģitāru pāri mīnusam. Un, restīvi, kaut kādas cover versijas, es tur spēlēju Outcast gabalus Es arī pārējais, lai pārējais saprot mīnus, tas nozīmē, ka pārējais izpaudījums ir iespēlēts bungas, tur basgitāra, backvokāla būtās, un tad tu ņem to ģitāru un dzied arī pāri, un tas sanāk plašs efekts. Baigs smieklīgi vienreiz, man bija Salcgrīvā koncerts, un tur es biju bijis jau vienreiz, un brauc nākšo reizi. Un es meitenēm saku, toreiz nevajadzēja uz tā mīnus spēlēt, vajadzēja, tikai ar vienu akusteni spēlēt. Viņi saka, kāpēc mīnus? Bija arī daudz plus toreiz. Tā. Vajag paskaidrot. Es arī nezināju, kad es sāku ar mūziku, kas ir mīnus. Protams. Tagad mēs to visu zinām. Šovakar bez nekādiem mīnusiem, visu, ko jūs tagad dzirdat Radio Valmiera ēterā, tiek tiešām izpildīts dzīvajā. Nav nekādi papildus efekti, nekādas papildus grupas, neviens tur zem galda nesēž un nedzied. Un es domāju, ka mēs varētu arī turpināt. Varam turpināt vienu dziesmu, kas jau ir skanējusi. Viņa saucās Paliec tepat. Viņa skanēja pirms kaut kādā pusotru gadu, man liekas. Mēs ar Laimu Graudu kopā viņu dziedājām. Es nezinu, ko tu domā, bet varbūt es jūtu to, ko jūti tu. Dažreiz par daudz ir galvā domu, tāpēc es neko tev nejautāšu. Tāpat jau viss ir rakstīts sejā, es zinu, ka tev viss būs kārtībā. Paskaties tu manās acīs, mana sirds ir tavā rīcībā. Nē, neej projām, nē, paliec tepat. Nē, neej projām, paliec ar mani vēl šonakt. Šī dzīve ir tā, kā traka jūra, kurā ir dažas salas priekš mums. Salas šīs sauc par īstām jūtām, bet kur tās meklēt ir noslēpums. Nē, neej projām, nē, paliec tepat. Nē, neej projām, paliec ar mani vēl šonakt. Dziesmā, kurai ir arī video versija, ja es nemaldos. Jā. Un pirms tam stāstīja, ka dari pilnīgi visu viens pats. Esi pats sev arī režisors, pats sev arī operators, vai tā tur tomēr? Tiešām ļoti precīzi pateicis, tā bija video versija, nevis video klips. Un pat es piedāvāju paziņas vienkārši nofilmēt tādu kā video versiju. Mēs iebraucām uz ķemeriem, tur uz vienu vietu, nekādā gadījumā tas nav video klips. Tas ir vienkārši vizualizēta dziesma reāli. Mums likās, ka tā rudens. Bet tādā gadījumā, kas tad video klips kā tāds ir? Tā vienkārši vizualizēta dziesma. Video klipam jābūt kaut kādam sižetam, principā. Tur sižet nebija, tu biji vienkārši. Mēs vienkārši pastaigājāmies pa parku. Skaisti. Zini, piemēram, tādā gadījumā es nesauktu par klipiem tos klipus, tās video versijas, kur grupa vienkārši atnāk un nospēlē skatos. Tas ir nofilmēts. Piemēram, arī Coldplay ir Yellow, kur viņš Edgar Jūra visu klipu pilnīgi, arī kā vienā kadrā, man liekas, pat viss ir nofilmēts nemontējot. Bet klips, man liekas, tas tomēr, kur ir kaut kāds scenārijs un tā tālāk un rakstīts, bet šeit faktiski mēs vienkārši gribējām. Bet tas jau tomēr ir atkarīgs no tā klausītāja, no tā skatītāja, kurš varbūt tajā pastaigā pa parku ir saredzējis kaut kādu stāstu.
Protams, mūzikā vispār tā, ka salīdzinājumā mūzika ar sports ir godīgāks. Tāpēc, ka, piemēram, ja tu uztaisi dziesmu, tad 5 cilvēki pareiks, ka tā dziesma ir forša un 5 cilvēki pareiks, ka tā dziesma ir mēsls, jā. Bet futbolā, ja ir gols, tad jautājumu nav. Tad ir gols, jā. Tad ir gols un viss. Un tāpēc ar tām video versijām, vienmēr kādam nepatiks, atkal ļoti daudziem patīk. Un es esmu sapratis dzīvē to, ka, lai ko tu radītu un lai ko tu runātu un ko darīt, faktiski tas balans ir 50/50. Pusē patiks, pusē nepatiks. Un, Katrā ziņā tā, ka patiks 100% visiem, tā nebūs nekad. Un tad tu esi Maikls Džeksons. Arī Maikls Džeksons nepatīk pilnīgi visiem pasaules iedzīvotājiem. Un arī, piemēram, ja futbolā iesit golu, tad arī vienmēr... Nopietni, Latvijā tas skatītājs, viņš ir tik šausmīgi prasījis, viņš ar kreiso iesit. Man labāk, viņam labāk sanāk, ka viņš ar labo sit tos gols. Tā tas ir pie mums, jā. Ko lai es saku? Tā dziesmā, jā, video versija. Šobrīd, starp citu, uzfilmējām tādu cerīgu klipu ar profesionāļiem no Gumeņiko filmas Lelda Podnieci. Filmējām 2 weekendus atpakaļ dziesmai, kad tevis nav, un bišķi jā, arī Krievu versijai. Un tur savādāk būs, tur būs pa smuko. 5. decembrī Sapņos un kokteļos prezentēsim to klipu. Jā, tur ir ar aktieriem. 10 dienas pirms albuma iznākšanas. Jā, okay. tur ir ar aktieriem un filmējām ar gaismām, ar ļoti labiem aparātiem, ar dūmiem. Tā kā tas būs klips ar sižetu, ar stāstu. Tur būs tas grandiozāks. Grandiozāks. Okay. Tu saki, ka šī dziesma ir iedziedāta arī krievu valodā. Pirms 2 nedēļām pie mums iestājās Trijānsparks, un Agnes no Trijānsparka viņa dzied arī krieviski, igauniski un arī turku valodā. Viņai vismaz vienu pantiņu es dzirdēju. Kādās valodās vēl tu dziedi? Nē, mums ir Zaiskārs albums vesels krievu valodā. Krievi, jā. Krieviskas dzied, protams, ka, ja es spēlēju, ar grupu arī angļu valodā mēs esam dziedājuši, bet es vēl dziedāju spāniski, labambu, balīties, jā. Pats arī saprati vai uzrakstīja tekstu latviešu burtiem, tā teikt? Nē, es sapratu, ka runa iet par jūrniekiem un visā tālāk, jā. Bet es tam, turku valodā cepuru nost, jā, Laurim Renikam vispār cepuru nost. Vēl būtu krūti uztaisīt, 40 minūšu repertuāru 19 valodās. Tas ir nopietni, jau, Es nezinu, katra dziesma citā valodā. Un galvenais, ka tu to dziesmu arī tajā valodā piesaka. Nevis tiešām, ka tu vienkārši uzrakstīsi un tu nodzēri it kā zināt to valodu. Bet man liekas, ka... Ar tām daudzajām valodām es saprotu, pieņemsim, ja tu iedzied dziesmu kaut kādā spāņu valodā, un viņa tā dziesma arī Spānijā aiziet, tad loģiski ir jābūt nākošam singlam un aiznākošam, un beigās ir jābūt koncertam spāņu valodā. Lai, tu tajā valstī, jā, tā kā skaitītos izsities, jā, un beigās tev ir faktiski jāpārvalda spāņu valoda, lai tu varētu. Jā. Tā kā pirms tu gribi kaut kur izsisties, padomā. Bet kā vienkārši ieraksti, tagad padomā, ja? Ieraksti 19 dziesmas, palaid viņas 19 valstīs. Vienu to pašu dziesmu 19 valodās. Un pēc tam, pēc gada vienkārši, savās, tā teikt, piķi no autortiesībām viss kārtībā. 19 valsts ir samaksājuši. Principā tā arī ir, bet ir viena maz nianses. Tas 19 valodas tiešām ir jāiedzīd un jāiemācās. Protams. Viņas nav jāiemācās. Es tiešām, es nezinu. Ja Lauris Ēniks šobrīd klausās, es ceru, ka viņš neapvainosies. Ja es teikšu, ka Laura, es neticu, ka tu zini visas tās valodas, kurās tu iedziedāji savu skrienu. Jo, ja nemaldos, tad viņam bija intervija Igaunijas radiostacijā, un kā domā, nebija jau igauņu valodā tā intervija. Viņš runāja angļu valodā, bet dziesma bija igauniski, jā. Runājot vēl par Zaiskārs, kad nolēmām paņemt to radošo pārtākumu, kurš izrādās nav nemaz tik ļoti pārtrūcis, jo galu galā spēlējāt tikko Jelgavā. Turpinās spēlēt solo? Nav doma savākt jaunu grupu? Nē, vienīgais, ja es vāktu, piemēram, tagad grupu kopā, jo faktiski no tā pirmā grupas sastāvā jau esmu palicis vienīgais. Mārtiņš Opmans, bundznieks, viņš no 2005. Gada spēlēja, bet faktiski ģitāristiem rotē visu laiku. Un īstenībā tie sesijas mūzikas mums bija Uldis Bētiņš ar Čikiju visu laiku, kas ir ļoti augstu līmeņa, es uzskatu, profesionāļi. Uldis Bētiņš vispār, viņš vienā dienā iemācījās 17 gabalus nospēlēt, nākšā dienā koncertā bez nevienas aizķeršanās, labāk nekā ierakstā bez mazliet. Un līdz ar to jau tāds, tas varētu teikt, ka no grupas ir pārtaps tādā projektā.
Bet, ja teiksim, tiem, kas vēl grib veidot grupu, es ieteiktu 2 lietas. Pirmām kārtām ļoti svarīgi, lai grupa arī ārpus mēģinājumiem, koncertiem ir draugi un kopā arī tusē. Ja? Un otrais, kad lai visiem patīk apmēram vienāda mūzika, tomēr, lai tā gauma ir apmēram vienāda grupā. Un, es, piemēram, tagad, ja es taisīju grupu, man nebūtu grupā vairāk par 3 cilvēkiem. Rio, arī labi. Jo zini, kas ir moments, kas esmu ievērojis grupās, ir vairāk par 3, sākās kaut kāds haoss. 3 cilvēki ir kaut kāda ideālā apvienība. Tāpēc, kā jūs, piemēram, šeit šodien. Sēž. Tas ir kaut kā, un kā ar 4. sākās kaut kas sākās. Un kā man brīd, kā saka, 4 cilvēki nevar nekad nobalsot, un 2 būs pār, 2 būs pret. Jā, un arī kā Galahers teica, viņš teica, ka vispār rockgrupa ir vissarežģītākais mehānisms, viņš saka vēl sarežģītāks par kaut kādu itāļu ģimeni, ja? Jo bundznieks redz visu koncertā no aizmugures, viņa uzdevums noturēt rītu, un basģitārists, tad kā viņš teiksim, viņam tas grūvs un viss, ja? Frontmens strādā ar publiku, dzied, viņiem ir uzdevums faktiski, paņem publiku, šarmēt un tā tālāk. Ģitāristam ir pats svarīgākais ģitāra, viņam ir ģitāra un lai viss dzird ģitāru. Līdz ar to visi cilvēki, kas tur skatos, pilnīgi dažādi redz to vienu un to pašu pasākumu, vienu un to pašu norisi. Ja? Un tāpēc arī, piemēram, mums pēc koncerta mēs, protams, pārspriežam un katrs redzējis kaut ko savādāk. Galvenais, lai grupas jau kāpēc jau kārā, piemēram, tāpēc, kad pārāk viens grib sviedrus un emocijas, viens grib kvalitāti. Viens grib mīlestību. Vienam, piemēram, mums grupā beigās izrādījās, ka vienam čalim vispār pats galvenais bija iekāpt busiņā, ar visiem iekāpāt balzāmi. Un tā mūzika tikai tā koncerts, tikai tā. Tas bija kolosāls veids spēlēt grupā, kā apceļot Latviju, pabūt visos kultūras namos un klubos, iepazīties ar meitenēm un tusēt un ņemties. Vienīgais pa vidu bija jānospēlē koncerts. Koncerts jānospēlē arī šovakar Radio Valmiera ēteru studijā, un es domāju, ar to koncertu daļu mēs arī varētu turpināt. Pirms tam tavs sveiciens Linda raksta, Čiva Rivas, silti sveicieni tev, Andri, no manis, komats mums Linda Mārcis parakstījušies. Paldies. Nākšā dziesma, ja? Linda un Mārcim romantiskais. Tas situsies sirds, nav vēl nekad, un kāds tev mirdz, kaut vienmēr būtu tā, un dvēsele kliedz no prieka un gavīlē. Tu jau zini, cik daudz tavs pieskāriens man nozīmē. Tu jau to zini, šī diena pieder mums, un ceļam nav gala, ir tikai iesākums. Tu jau to zini, šī diena pieder mums, un ceļam gala nav, ir tikai iesākums. Situsies sirds, nav vēl nekad, un kāds tev mirdz, kaut vienmēr būtu tā, un dvēsele kliedz no prieka un gavīlē. Tu jau zini, cik daudz tavs pieskāriens man nozīmē. Tu zini, šī diena pieder mums, un ceļam nav gala, ir tikai iesākums. Tu jau to zini, šī diena pieder mums, un ceļam gala nav, ir tikai iesākums. Tik tiešām romantiskais Lindai un Mārcim. Jā. Klau, kas tev tajā visā mūzikas radīšanas procesā patīk visvairāk? Redz, vienām no tavas grupas dalībniekiem patīk iedzert balzāmiņu. Bet atcerot, viņš bija
tikai izpildītājs. Tas viss fantastisks sajūta, kad tu sēdi mājās, teiksim, virtuvē ar ģitāru, var rotiņu kladīt, kaut kādu kafijas krūzi pildspalvu un tu raksti tekstu un mēģini kaut ko radīt. Nu, kā bija grupa agrāk. Tad mēs ejam uz mēģinājumu un to akustiskās, jo mēs grupā Zēskārs faktiski sacerēja visu dziesmas akustiskās ģitāras. Es domāju, ka lielākā daļā... Daudz sāk no rifiem mēģinājumos. Tajā laikā, es zinu, ka daudz mēģināja gabals no kaut kādiem rifiem būvēt, bet praktiski bija tā, ka mēģinājumos jau sanās tā, ka es rādu gatavu dziesmu ar pantu pārējiem piedziedājumu, čaļi akceptē vai neakceptē, kā kuriem liekas. Tad mēs to visu noranžējam, un tad mēs ejam uz studiju. Un tad vienā jaukā brīdī iekāp mašīnā, ieslēdz radio un tā dziesma skan pa radio. Un man vēl joprojām ir tāds kaifs no tā, ka es atceros, kā tas radās virtuvē pie galda un tagad skan pa rāģu. Un tā ir kolosāla sajūta, kad, nezinu, es varu to priecāties tā kā tiešām, kā es spēlētu grupā, teiksim, pusgadu un pirmo reizi dziesmu skanētu, bet katru reizi tas ir tā baigi. Bet pašā... Zini, kad ir visinteresantākā situācija, kad tu esi uzrakstījis to dziesmu, tu brauc mašīnā Igaunijā, klausies kaut kādu vietēju radiostaciju pirmo reizi mūžā, un pēkšņi tur skan tavu dziesmu. Tas vispār ir vienkārši neaprakstām, ko ir Igaunijā. Un vispār tajā procesā man ir viens tāds rādītājs pašam, kad ja man iziet tāda tirpiņa iziet cauri, ka es jūtu, kad varētu būt kaut kāds hit potenciāls tajā dziesmē, kad ir kaut kāda harmonija, kad īstais vārds ieguļās īstajā noskaņā un tonalitātei kaut kā, kad ir kaut kas tas mistiskais tāds. Tad tā arī baigi labā sajūta. Es momentāli zvanu, tagad ar grupu mazāk, bet zvanu uzreiz čomiem un teicu, lai paklausās. Un tas reti, protams, teiksim, kad izdodās. Man liekas, ka man tas ir kaut kāds, varbūt 10 reizes noticis tā. Jā, pa visiem šiem gadiem, 10 gadiem. Patiski, teiksim, Ja tas notika biežāk, tad tas vairs nebūtu tā sajūta droši nebūtu tik unikāla līdz ar to, tāpēc jau tas liekas tik forši. Vispār ģitāru spēlēt, es ieteiktu visiem iemācīties. Tas tomēr baigais kaifs, jo katru reizi tu paņem ģitāru rokā spēlē un tu tomēr aizēji kaut kādā citā pasaulītē projām no visu šitā. Un tas ir tā ir sava veida meditācija, spēlēt akustisko ģitāru. Man reiz pirms gadiem 10, ja nevalda drusku vairāk, es kādām savam draugam labam teicu bundziniekam, klausies, Edgar, tev tagad tu spēlē visādās grupās. Es gribu ģitāru iemācīties. Varbūt tev kāds pazīstams varētu pamācīt. Varbūt kādu kiču varētu lētāk nopirkt. Viņš tā, ģitāru spēlē katrs otrais. Es tev bungas iemācīšu spēlēt. Un tā es joprojām nemāku spēlēt ģitāru. Bet ja tev tagad būtu jāizvēlās, tu varētu darīt līdz savam mūža beigām tikai vienu lietu. Vai rakstīt grāmatas, vai spēlēt ģitāru? Noteikti es muzicētu, jo es domāju, ka īsti tāds... Teiksim, rakstīt par savu dzīvi ir aizraujoši uzrakstīt tos notikumus, kā viss notikās, jā, ir viens. Tiešām, lai tas ir interesanti. Otrs, un vēl viena lieta rakstīt dzejolēs, kas ir iz tavas dzīves notikumiem, bet, teiksim, uzrakstīt romānu, es domāju, ka es nevarētu reāli labi, jo es šaubos, es esmu... Es tev izaicinu, pamēģinu. Jā, jo man nav arī negribās. Nav tāda sajūta, piemēram, dzejolīši, tas ir forši, bet, teiksim, man vienu brīdi nav bijis iedvesma. Man bija tāda doma uzrakstīt romānu par lidmašīnu, kurā lido biznesmenis, 2 bērnu māmiņa, ubaks, kaut kāds un dažādi jomu cilvēku, un lidmašīna nokrīt, un it kā baigi banālais sižets, un viņi nokļūst uz kaut kādas salas, kur bagātājiem vairs nav ietekmes, nav naudas, nav sakaru, viss ir pilnīgi vienādi. Un kas tālāk notiek, kā attīstās notikumi, kad visi ir nostādīti kaili lauka vidū bez nekāda background, no nulītes, no šī brīža sākās, kā cilvēki varētu sadzīvot un kas tur viss kaut kas varētu notikt. Pēc tam es beigās saprotu, ka tas sižets varētu tā aizpiņķerēties, ka es pats netikšu no viņa vaļā. Es domāju, labāk atstāsim tomēr profesionāliem. Un zini, kas būtu visbīstamākais, ja, piemēram, kāds laikraksts to tavu romānu sākt pa fragmentiem publicēt. Un tu nopublicēji vienu fragmentu, bet tu vēl nezini, par ko būs nākamais. Pats autors vēl nezini. Gluži kā pirms, apmēram 100 gadiem, mazliet mazāk, Aleksandram Grīnam, jā. Jā, vispār rakstīt romānus vai tādas grāmatas tur jābūt tiešām ir cilvēkam, piedzimušam rakstniekam, jo to nemāca, jā. Nemāca nevienu par rakstnieku, jā. Un, teiksim, es ar apbrīnojumu, kā teiksim, tāds, piemēram, kaut vai Denis Brauns, kā var tā samudžināt tos sižets un kāds pētnieciskais darbs tur ir veikts un tā tālāk, jā. Un tas jau nav tā sākt šodien rakstīt, tas tomēr tur jābūt pilnīgi skaidram. Un jābūt aicinājumam, man nav tāda aicinājuma rakstīt romānus, viennozīmīgi. Bet aicinājums tev ir radīt mūziku, aicinājums tev ir koncertēt, un
Mēs patiesībā, kamēr mēs spriežam par grāmatām un par citām rakstīšanas lietām, mēs esam pietuvojušies pašām raidījuma beigām. Es zinu, tas laiks lido ātri. Aktiskās ceturtdienas vienmēr paskrien ātri. Un pirms pēdējās dziesmas vienmēr dod tādu iespēju izstāstīt par to, kad tev ir nākamais koncerts. Tā, kas tagad ir? Tagad ir pie ceturtdiena, 22.11. Jā, tagad man ir 5. decembrī, kad videoklipa prezentācija mēs Reini Brīģi, kas ir viens no mana albuma arī producentiem, sniegs mākslisko koncertu Sapņos un kokteļos 5. decembrī. 5. decembris, tas ir pēc 2 nedēļām. Savukārt 7. decembrī es uzstāšos Valmieras klubā Putniņi. Oho! Nu, tātad pēc 2 nedēļām tev ir 2 koncerti. 5. un 7. Viens Rīgā, viens Almērā. Jā, nu, es jau iemēģināšu jaunu albumu, jau gabals. Tajā Putniņu koncertā 7. Es nesaucu to, es teiktu tā, uzstāšanās. Un iemēģināsim arī jaunos gabalus un tā. Es domāju, cilvēki, lai nāk, jo man ir arī koncertā tādi konkursi, muzikāli. Pārsteigumi. Ne, man ir muzikāli konfeti lietas būs. Kur ir jāuzmin. Man ir UGD melodija, latviešu variants, uz ģitāras. Skaisti. Visiem vienmēr patīk un visi. Latvijā ir absolūts viens hīts, un tas ir APC gabals Zemenes, ko cilvēki uzmin. Piemēram, man bija tas konkurss uzmin melodiju, un es saku tā, nākšais gabals. Mēs vienkārši tā. Un viss, tas ir Zemenes. Es saku, kā jūs zināt? Nu, tas ir Zemenes. Nu, viss kā tu var nezināt. Nu, tā. Un es, jā, uz bērnu dienām, jā. Jā, un viss dzied līdz. Tas ir vispār kaut kāds. Tu uzliec solu, brīvo akordu, un nosit pa stīgām, un ir pilnīgi skaistās ir Zemenes. Jā, es zinu, ka viņi sāk no mī, es sāk no sola, bet tas nav svarīgi. Tikko tā, visi uzmīgi, tas būs Zemenes. Tu varbūt vienā šajā UGD melodiju pasākumā konkursā neieliec setlistē Zemenes. Es tur kaut kā parādīsies tikai tā. Es zinu to sajūtu. Labi, ne par Zemenēm šis stāsts. 2 koncerti, 5. un 7. kas jāpatur prātā, Sapņu un kokteili, 5. 7. Putniņi. Bet tagad mums varētu noslēgt konkursu tepat Radio Valmiera ētera studijā Aktiskajā ceturtdienā. Nākšā dziesma, ko es pēc studijā esošo cilvēku lūgumu izpildīšu, būs dziesma Šodien būs skaista diena. Vēl visiem katru dienu, lai mums būtu skaisti, un faktiski tās dziesmas tāds zemteksts ir par to, ka katru dienu var sākt no jauna visu. Šodien būs skaista diena. Šodien būs skaista diena, nebaidies ne no kā. Tas, kas tevi tagad uztrauc, ir tavās domās radies no nekā. Aizbrauksim kaut kur, kur ir klusums, parunāsim par svarīgo. Kā mēs īsti jūtamies abi, par ko mēs varētu pasapņot. Bet vai tu atceries, kā mēs gaidījām dienu šo? Tu mēs abi apsolījām nemelot. Ir tik labi, ja nevajag daudz. Pēc lietām es nekad nedzīšos. Ja tu mani apzeltītu, es jau tāpēc nemainīšos. Aizbrauksim kaut kur, kur ir klusums, parunāsim par svarīgo. Kā mēs īsti jūtamies abi, par ko mēs varētu pasapņot. Bet vai tu atceries, kā mēs gaidījām dienu šo? Tu mēs abi apsolījām nemelot. Bet vai tu atceries, kā mēs gaidījām dienu?
dienu šo. Tūnēs mēs abi apsolījām nemelot. Šodien būs skaista diena. Akustiskā ceturtdiena gan šodien ir noslēgusies, bet es ticu, ka skaista diena pavisam noteikti būs arī rīt. Lai tev pašam rīt skaista diena, paldies tev par dalību mūsu akustiskā ceturtdienā. Paldies par uzaicinājumu. Mēs tā darīsim vēl kādreiz noteikti. Lai veids atdošajā darbībā, un es pavisam noteikti zinu, ka par tevi mēs vēl noteikti dzirdēsim. Un meklējiet albumu un dzīvoju krājumu veikalos 15. decembrī. 15. decembrī. Jā. Nu, varbūt beigās vēlējums tautai. O, pirms jaunais, kas tuvojās, zinām, varbūt tā runa tagad ierakstīt. Nē, es gribētu pateikt to, ka mēs sēdējām ar vienu man labu draugu un baigi ilgi domājām par visu kaut ko. Un beigās sapratām, ka dzīvē galvenais ir prieks. To arī novēl visiem radio klausītājiem atrast dzīvē savu maksimālu prieku. Lai tik tiešām prieks arī tev. Paldies! Lai patīkams mājapceļš un lai patīkams šīs ceturtdienas vakars visā Latvijā. Jebkurā vietā, kur skan Radio Valmiera. Čau! Atā.